lidojums skaits ir 3000 lidojumu pa gadu. Es tā sadalīju pa dienām, tas sanāk īstenībā, tas nemaz nesanāk 10 lidojumu dienā. Kāds šo ņemās? Lielais. Cerības, es jūs nepat. Jūs man pirmais pārprācājuši. Esam solīti. Tad, teiksim, tas ir 10 pacelšanās un 10 nolaišanās. Nu, vidēji dienā paņemsim, teiksim, tas plānotā intensitāte, kas sākumā visticamāk, ka nebūs, kamēr lidos, teiksim, sāk savu darbu. Tad man bija tas jautājums tāds, kad it kā tas skreicers ir pietiekami jaudīgs, es tā saprotu, un viņam jau nav jālaižās, teiksim, visu laiku pa naktī, tam lidmašīnām. Un te ir tas moments, kad es arī dzīvoju, tieši tāpat kā jūs, es arī dzīvoju tajā vietā, kur laižās tās lidmašīnas. Un arī mobili pārnes. Tagad man grib bet īstenībā ir par to stāsts, kad man tad ir tas jautājums. Cik man zināms, tad pasažieri pa naktī vai tur nelaižās. Tad sākās, teiksim, tā darbība noteikti kādos 6 no rīta, un tā līdz kādiem 12 vakarā. Un tad ir tas jautājums, vai ir iespēja, teiksim, jums priekšsēdētājiem jautājums, ja? Vai ir iespēja, teiksim, kā arī manas intereses tā skaitā ievērojot, bet lai arī, teiksim, Dukuma lidlaukums attīstītos šo laiku ierobežot, kad no 6 rītā līdz 12 vakarā, manā naktsmierā, tad viņi man netrauc. Nē. Šobrīd viņš ir, bet jautājums ir, ja mēs teiksim... Ir viens jautājums, kurš ir jāsaskaņo, kuru mēs nevaram atrast, kurš ir pirmais. Ja cilvēks saka, ka nevar certificēt lidlauku, ja ir šāds ierobežojums. Jūs neesat piedinājuši. Es teiktu, paprasiet cilvēkam. Tāpēc arī šeit instruments sevi. Tātad, principā ir divas lietas, kuras mēs gribam atrisināt un kurš būtu tikai loģiski. Pirmais lidlauks ir, un to mēs faktu nevaram noliegt. Viņš ir. Otrais, ko grib visi deputāti, mēs gribam, lai šis lidlauks ir drošs. Tātad, lai lidlauks būtu drošs, kā šeit attiecīgi cilvēki teica, tātad ir vajadzīgs stingra kontrole, uzraudzība, nevis šie brīvie lidojumi. Tagad jau ir kontrole. Nav vēl. Trešais. Ainā, mēs kādreiz vienojamies, kā vadīsim sanāksmi, ja? Un trešais ir, protams, arī iedzīvotāju drošība, naktsmies un visu pārējiem. Mēs gribam šīs lietas arī kopā. Tātad mēģināsim un centīsimies to izdarīt. Arī Iveta Vistko... Es nevaru atbildēt, vai ir iespējams šī ierobežojuma. Tas neierobežos viņu būtību certificēties augstāks līmenis. Jautājums vēl tāds, ja pilsētas doma pieņem lēmumu, teiksim, atļaujot tagad sēsties visām tām lielajām lidmašīnām, bet ar konkrētu laika ierobežojumu, lai tas tiek ņemts pēc tam vērā, teiksim, lidojuma organizēšanā un tā tā. Paldies, vēl jautājumi? Kāpēc viņš paliek pa kam lidaugu? Par īpašumiem. Tiešām es domāju, ka mēs uzdosim īpašumu nodaļai izstrādāt schēmu, kura ir jāpieņem kā saistošie noteikumi, kur īpašumu vērtība, vai pareizāk sakot, iet runas par īpašumu nodokļu maksāšanu. Ja? Būs proporcionāli jāsamazina attiecībā no lidojuma intensitātes. Ja kurā gadījumā, ja ir lēmums, ka drīkst lidot un nelidot, tā ir viena lieta. Ja daudz lidot, tad to var salikt gradācijā iekļūt. Apa veselīgi kā tam kompensācija? Kāpēc viņš paliek pa kādu lidlauku? Kā izmēģinājām lidmašīnas tā patsījās? Katru dienu, tādā laikā. Katru dienu, 4 lidmašīnas iet aug. Lidlauku atbildēs. Nē, atbildi. Kāpēc kādu lidlauku? Kuri mums izdīcināt? 4 gadus vakar. Kādējā to izskatīt? Izdīcināt šeit ir. Es jums nestrīdēšos. Tās ir sporta lidmašīnas.
jāmaksā deputāts. Biznesa plānā atmaksāsies kurā gadsimtā, jo biznesmenis cenšas maksimāli pēc tam atpelnīt investoru ieguldītās līdzekļus. Es lasu avīzēs un televīzijā, ka Rīgas centrālā lidosta gatavojas celt jaunu terminālu, pasažieru terminālu. Tad lūdzu jūs, kas satiksmes ministrijas, tad šeit būs filiāle vēl vienu terminālam, kas 500 000 pasažierus pārvadās. Ja Turku kompānijai tagad ir atteikts, tad Peters noņems un kas tur viss notiek, ja? Un Rīgā vairs necels terminālu pasažieriem un cels tikai Tukumā, tas ir viens jautājums. Kad atmaksāsies, kas ar Rīgas terminālu ir? Un trešais, tur bija pareizi ierakstīts kravu pārvadāšanā. Redziet, kravu pārvadāšanā tur ir naudiņa. Un ja lems par kravu pārvadāšanu, tad es nezinu, kā es balsošu. Iespējams, ka es nobalsošu par. Bet ja jūs sakiet, ka būs pasažieru pārvadāšana, tad tā ir, kā tautā saka, batona lišana ausī. Paldies! Bet tas ir diviem jautājumiem. Lūdzu, varbūt nos... Es jābūt to pirmo atbildē, otru varbūt atbildēs, kas ir tajā zīmē. Jā. Vārds varbūt, redziet, lietas būtu bija tāda. To, ko mēs jums skaidrojam, kad jums stāstīs savas sarunas sākumā, jā, tas ir plānoties, uz ko mēs gribētu tiekties. Jūs saprotat, jā? Pašlaik tas nav. Tas ir plānoties. Bet katram kompānijam, tāpat kā katram cilvēkam jānosprauž kaut kādu plānu, uz ko viņš iet. Tas ir saistīts viss ar Grīblauka attīstību, ar viņu certificēšanos, lai mēs rēķinātu. Mēs paņēmuši kaut kādu lāmu, esam uz ko mēs ejam. Vai mēs viņu sasniegsim, vai nesasniegsim, to es nevaru jums galvot. Un tas būtu cilvēks, kas to galvot, jā, es nezinu, vai tā kas jūs sarunājat. Ja investori jums jāgalvo. Investori. Tik investori jums ir savu banku, tieši investori. Kāpēc jūs tā uzliekat man, teiksim, mūsu kompānija tādu Latviju? Ja jūs būtu baņķieris, jūs dotu šādam projektam naudu? Kāpēc ne? Kāpēc ne? Tā arī mums valsts nevienu. Jūs man jautājat, es jums atbīdu, ja? Vai es investēju, ja? Tā ir man nauda, ko es jums neprasu, ko jūs savu naudu tērēt. Es atbildēšu to jautājumu, bet ko atbildēšu uz otrā jūs jautājumu, ja? To, ko jūs teicat pasažiem un kravu. Ir pareizi. Jūs pareizi arī domājat, ka kravu pārvadājumi, tie būs vairāk pelnoši nekā cilvēki paši. Jo visi jūs saprotat, dotā momentā Latvijā ir lidosta Rīga. Viņi centrālā var teikt vienīgā, kas darbojas. Jā, mums lidosta būs iespēja samazināt cenu lidostā Rīga, tad varbūt mēs nosēsim līgumu ar kādām pasažieru, ja kravu pārvadājumu ir. Jūs saprotat, tas saucās biznesu un sarunu. Dotā momentā mēs tai pašlaik uztraucamies par to, ko mēs nezinām, vai mēs sasniegsim to te daudzu. Ja? Un teiksim, pa otru jautājumu lūksim. Kurš no ministrības? Ja? Privāts komerc, konkurence. Paldies, tā vēl jautājums. Te bija pēc kāds jaunais cilvēks. Jā, labdien, man sauc Edmunds Jurēvics, esmu jaunieti, kas dzīvo Tukumā. Tukuma pilsētā, tuvāk Urbē uz to pusi. Bet vai ļausim tam Rīgas pastāv, apētojiet, es netrauciet. Man tāds, es gribēju savu uzstāšanos divās daļās, kad īsti pateikšu savu viedokli, pēc tam ar jautājumu. Pirmā man daļa tā, es gribēju teikt, ka es esmu jaunietis, kas dzīvo Tukumā, man patīk dzīvot Tukumā, un es vēlos dzīvot Tukumā, un es vēlos strādāt Tukumā. Redzot, kā iet mums valstīm, vispār pilsētā, ar ekonomiku vispār kā iet, es vēlos saistīts ar nākotni Tukumu, es vēlos strādāt Tukumā, man daudz draugi, jaunieši arī vēlos strādāt Tukumā. Un lieta ir tāda, ka man lieta, kādēļ es esmu par šo lidlauku, tādēļ, ka es redzu, ka šīs lidlauvas varēs nesīs, es ceru, ka nesīs attīstību mūsu pilsētā, mūsu novadam. Jo te bija pieminēts darbvietas un tiešām mums jauniešiem mēs vēlamies strādāt, lai varētu maksāt nodokļus, lai varētu celt
labot ceļus, maksāt pensijas un tā tālāk. Un otra lieta arī, ko es atļaušos teikt, bieži vien šādās lietās raisās emocijas. Tas ļoti saprotam, ka katram ir savs viedoklis, katram ir savu pozīciju. Bet es uzskatu, ka es vēlējos runāt tikai tādēļ, ka es laikāt negatīvās lietas šeit pieminēt, es runāju tādēļ, lai pieminētu to savu pozīciju, kādēļ es pat tādēļ nevis man tik daudz neinteresē, vai viņam biznesa attīstās, nekas man interesē vairāk tas, lai maniem vienaudžiem, maniem klases biedriem, skolas biedriem būtu iespēja pēc tam dzīvot un strādāt tukumā, lai nebūtu jāizmanto Rīgas lidostu, lai brauktu prom uz Īriju vai uz citu vietu. Un es jautāju, man ir atteikts. Tā jautāja no kundzes, tā Jā, es jautājumu gribēju uzdot augstlīdēmēs sievietē, kas sāku veselību. Jā, es drīkst izteikties. Jautājums tāds, ka ļoti, jūs teicāt, ka veselības ieteikums skaņa un tā tālāk, man liekas, jums ir kaut kāda statistika par tiem cilvēkiem, kas dzīvo Mārus pagastā. Ja man viens radnieks, pēc profesijas ārsts, dzīvo Mārus pagastā, kas ir lidost, ir pat ar Mārus pagastā. Viņam diezgan tūtā māja ir pie lidost, neteiksim, ļoti tūtā lido pāri. Viņš ir ļoti certificēts ārsts, viņam piedzim, ka nesen brīnīši. Viņš šajā mājā projām dzīvo, viņš kā certificēts ārsts, īpaši viņam vajadzētu saprast, vai tur ir problēma vai nav. Vai mēs redzam skaņām arī, piemēram, mašīnas skaņas un tāds arī tā paši ietekmē tāda lieta. Ļoti daudz stiprāk ietekmē cilvēku veselību, kā visu citu trokšņi auto un citu trokšņi. Ka viņš nezināties uzmanīgais pārliecināt, jo viņš neuzlasies pasaules veselības Latvijas tāpēc līdz šim to nebija izdarīt. Un Latvija visā pasaulē noteikti, ko es stāstīju. Tas nav mans izdomāts. Un ja jūs gribat dzīvi attīstīties, tas ir veselības izmētīs mājaslapā, Bija arī jautājums? Jā, man bija jautājums